Rīgas Dinamo savu uzvaru sēriju turpināja šovakar, 29. oktobrī, un mums izdevās apturēt Jekaterinburgas automobilistu, uzvelkot vestes. Mēs kļuvuši esam par gaismas vestnešiem, un tas palīdzēja. Klātesošie gandrīz 6,5 līdzjutēji dzīti. Rīgas Dinamo fantastiskā spēles galotnē izrāva izlīdzinājumu, un beigās komandas kapteiņa spēles pagarinājumā izrāva arī uzvaru. Trešā uzvara pēc kārtas pret Sīvo, Austrumu konferences vienu no līderiem Jekaterinburgas automobilists. Lai gan spēles sākums nemaz par to neliecināja. Automobilists uz Rīgu bija ieradušies pēc zaudējuma rezultātu 1-4 Helsinku Jokerit, un jau no spēles pirmās trešdaļas parādīja un arī pierādīja ar rezultātu uz tablo, ka šovakar viņi ir Rīgā ieradušies, lai izcīnītu vēl 3 punktus. 2-0 pēc spēles pirmās trešdaļas. Mūsējiem nedaudz izdevās rehabilitēties un pietuvēties rezultātā spēles otrajā trešdaļā, kad sākumā pēc teicam izspēlētas kombinācijas pirmos vārtus Rīgas Dinamo labāk guva Villa Leno, bet otros vārtus izdevās otrajā trešdaļā gūt Timam Sestito. Otrajā trešdaļā vēl divreiz mūsu vārdsargu Jakubu Sedlačeku pārspēja pretinieku komandas uzbrucēju, un ejot atpūtā jau gaidot trešo trešdaļu, rezultāts uz tablo vēstīja 4-2, bet pozitīvais moments bija tāds, ka otro trešdaļu mēs esam nospēlējuši neizšķirti 2-2. Un tagad es vēršos pie visiem līdzjutējiem, kuri atstāja Arēna Rīga tribīnes, pirms ir atskanējusi spēles fināla svilpe. 4 minūtes līdz spēles beigām, un mūsējiem jāņem vārdsargs. Samainīts tiek Joakims Eriksons pret 6. laukuma spēlētāju, un teicams cīņas spars mūsu komandas izpildījumā. Kaspars Saulietis saņem ripu vārdu priekšā un samazina rezultātu starpību līdz minimumam 4-3, un vēl cerību stariņš izglābt šo spēli mums ir. 1,5 minūte līdz spēles beigām. Atkal mūsējie nomaina Joakimu Eriksonu pret 6. laukuma spēlētāju. Ļoti liela ofensīva pretinieka aizsardzības zonā. Villa Leno piespēlē stūrī Timam Sestito, kurš teicami raida ripu pretinieku sargātajos vārtos virs vārdsarga pleca. 4-4. Acīm redzamais, neticamais mūs sagaida papildlaiks. Mūsu komanda bija uzņēmusi tādus apgriezienus, uz ko Jekaterinburgas automobilistam vairs nebija nekādas atbildes un nekādas izredzes. Spēlējot 4-4 jau papildu laikā, teicam izspēlēt kombināciju, viena piespēles pēc otras, un komandas kapteinis gavalējot tribīnēm raida 5. ripu pretinieku sargātajos vārtos. Teicama uzvara trešā pēc kārtas, un ar tādu lielisku noskaņojumu mēs novēlēsim veiksmi mūsējiem jau 2 nākamajās izbraukuma spēlēs, kad 31. oktobrī mūsējie tiksies Helsinkos pret vietējo Jokerit, bet novembra 1. spēli aizvedīs Minskā pret mūsu kluba nosaukumu biedriem Minskas Dinamo. Mēs turam īkšķus par mūsējiem un aicinām jūs jau Arēnā Rīga klātienē vērot mūsu nākamās novembra spēles, kuras sāksies 24. novembrī pret Soču komandu. Tikai Rīga, tikai Dinamo, un atbalstam mūsējos līdz pat pēdējiem. Pēc spēles mēs aicinājām uz interviju 2 vārtu autoru Antonu Gažilovu, bet viņš no intervijas atteicās un pat neatnāca pēc balvas par labākā spēlētāja titulu. Toties ļoti veiksmīgi mums izdevās aprunāties ar mūsu 2 vārtu autoru un šīs spēles labāko spēlētāju Rīgas Dinamo rindās Timu Sestito. Lūk arī viņa komentārs par aizvadīto maču. Congrats with the victory, and tell me one thing, in which moment team believed that you can tie the game and afterwards make the victory on the game? I think going out for the third period, we still thought we were in it. It took a long time, but Saleh's goal was big. We still had a lot of time to get an extra guy out there, and Billy made a really good pass, and I was able to get the puck in the net. This is again, we can announce you as the goal shooter in the last second. I guess I'm just blessed to be out there at the right time, and God willing, I've been able to put them in. So I'll keep taking them if they keep coming. What is your comment? What is those most important or main things that you push them on the knees? Because I believe the automobilist team believed before the game that they're gonna win this. Yeah, we spotted them a few goals. So going down 4-1, we weren't playing very good. Myself, I was playing terrible. So it feels good to get a couple goals and one late to tie the game. And it was a team win. We got contributions from every line. We hung out Sedlo to dry a little bit. We didn't give him any help, and then Yoki came in and shut the door for us. So it was a great team win from both goalies, all 4 lines, and all D. Did they somehow surprise you before the game? No, we were surprised. We just, coming off a
7-1 win, maybe we thought it was going to be a little easier. We weren't working hard. We weren't winning battles, and you know, when you don't do that, you're not going to win games. So we finally got right in the last half of the second period. And third period, I thought we dominated, and to get 2 goals and then get that goal in overtime, it's a big win for us. What can you say for those spectators who left the arena before the game ends? I hope they caught it on the radio or something, because that was just the crowd was electric at the end. There's so much energy. You know, we're not done yet. We're going, and the fans here are great, and it was a big win for us. Thank you very much. Thank you. Gatavojoties 3 novembra spēlēm, kuras ar pirmo maču šeit arēnā Rīga sāksies 24. novembrī pret KK Soči, mēs Rīgas Dinamo aicinām jūs aktīvi iesaistīties mūsu jaunajā izsludinātajā akcijā Dinamo Dealers. Jums ir iespēja saņemt savu unikālo kodu mājaslapā Dinamo akcijas LD un izplatīt to draugu vidū. Un šīs spēles sāls ir tajā, cik daudz biļetes novembrī ar jūsu izplatīto kodu būs iegādātas, tik daudz ielūgums uz decembra mājas spēlēm mēneša dīleris saņems. Interesanti, vai ne? Nu ko, tiekamies jau novembrī un tiekamies jaunajā Rīgas Dinamo televīzijā 360 TV Dinamo Rīga. Mēs esam pirmie ar savu televīziju.